Esiet sveicināti un laipni lūgti Benu zāļu enciklopēdijā. Benu zāļu enciklopēdija. Par ko mēs runāsim? Tūdaļ uzzināsim, bet vieta, kurā mēs atrodamies, ir īpaša. Tas ir farmācijas muzejs, atrodas Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 13, un mums apkārt ir ļoti interesanta ekspozīcija. Es varētu mēli izmežģīt, mēģinot izrunāt visus tos nosaukumus, kas rakstīts uz burciņām, trauciņiem, uz iepakojumiem, un tam visam dažviet tepat ir vairāk kā 100 gadi. Bet mēs tūdaļ uzzināsim, kas tad ir tā pa vietu, ko mēs šeit darām, un kāds tev labums no tā, ka tu noklausīsies Benu zāļu enciklopēdijas šo ierakstu. Es esmu Valdis Melderis, un man šodien ir 3 viesi. Pareizāk sakot, mēs 3 esam viesos pie Elviga Kabuča. Elvigs Kabučs ir farmācijas muzeja galvenais komunikācijas speciālists. Elvigs, sveicināts! Labdien! Mēs šeit esam kopā ar Ilzi Priednieci, Benu aptiekas klīnisko farmaceitu, aptiekas vadītāju Rīgā. Ilze? Den. Un Elma Grīnhofa ir Benu aptiekas farmaceita, specializējas zāļu gatavošanā. Labdien! Elma, tas nozīmē pēc pasūtījuma, tad, kad dod recepti, un tad tu tur viss ir sarakstīts. Jā, individuāli pagatavot zāles katram pacientam. Labi, Elvig, mēs tūdaļ gribēsim zināt, kas ir šī par vietu, ar ko tā ir īpaša, ko šeit var uzzināt, bet pirms tam es gribu pastāstīt ievadu nedaudz par to, kāpēc mēs gribam par to parunāt. Jo cilvēki par farmāciju, protams, ir interesējušies jau no vēstures pirmsākumiem, no brīža, kad viņi varēja sākt paši kaut ko gatavot. Protams, to tolaik nesauc par farmāciju. Slimība, ārstniecība un profilaks vienmēr ir bijis, protams, tāds nozīmīgs cilvēka dzīves moments vai sastāvdaļa. Un laika gaitā farmācijai un tās pārstāvjiem, protams, ir piedēvēts gan ārstniecības augu speciālistu status, gan maģijas un burvestības aura. Un mūsdienās farmācija ir ieņēmusi vietu kā neatņemama zinātniska un medicīnas jomas attīstības sastāvdaļa. Un mēs mēģināsim šajā sarunā iziet cauri visām šīm stadijām. Ja mēs runājam par zālēm, mūsdienās mēs daudzas lietas uzskatām par pašas par sevi saprotamām. Tad izrādās, ka daudz zāles, piemēram, nebija pieejams pirms 100 gadiem, pirms 50 gadiem, pat pirms 20 gadiem. Tādas pašsaprotamas lietas varbūt nemaz nebija pieejamas. Un, lai labāk izprast un novērtēt to, ko pasaulē ir sasnieguši šajā jomā, ko ir pasaulē snieguši dažādi farmācijas atklājumi, Benu aptieka uzsāk šo jauno projektu Benu zāļu enciklopēdiju. Lai mēs saprastu, no kurienes tas viss nāk. Mēs ik mēnesi kopā ar farmaceitiem stāstīsim par to, kā atklājumi farmācijai ir mainījuši mūsu ikdienu, kādi ir bijuši nozīmīgākie un svarīgākie pagrieziena punkti. Un pašu pirmo ieskatu šajos jautājumos mēs gūsim šodien, šeit, farmācijas muzejā. Elviga, šis ir tavs brīdis. Pastāst lūdzu, kur mēs atrodamies, ko mēs šeit varam redzēt un kam tas viss ir domāts? Tad mēs esam farmācijas muzejā, visam mazā muzejā, kurā ļoti daudz ko var redzēt. Tātad šeit var gūt ieskatu par farmāciju un viņas vēsturi. Tātad kā farmācija vispār radās, kad no sākuma tas viss bija no tautas dziedniecības, kur tās zāles tika izgatavotas, gan alķimiķu laboratorijā, gan vēlākos laikos padomju asistentu istabā. Kā izskatījās aptiekas no iekšpuses pirms 100 un vairāk gadiem. Kādi ir tie visi instrumenti, ar ko zāles gatavoja, kur viņas iepakoja, kā izskatījās trauki, kādas ir tās pašas zālītes, kā viņas tika sagatavotas, gan pulverveidā, gan šķidrumā, gan augos un visādi citādāk. Mums pat ir savs dārziņš, kurā ir vairāk kā 100 dažādi augi, un visiem ir rakstiskas īpašības. Dārziņš? Dārziņš, jā. Jūs audzējat pašu savus farmācijas produktus? Nosacīt, jā. Mēs audzējam augus, lai ar viņiem iepazīstinātu cilvēkus. Paši viņus īsti neizmantojam. Jo redzi, skatoties uz visu, kas šeit apkārt ir redzams, es priecājos, ka es dzīvoju mūsdienās, nevis taislaikos. Reizēm ir tāda sajūta, ka tolaik, ņemot vērā to, ka tas reizēm bija saistīts ar burvestībām, kā tu pats minēji, alķīmiju. Tā farmācija bija tā teikt uz labu laimi. Man ir taisnība vai ne? Diezgan, jā. Ļoti daudz, kas bija tā kā pa pusēji piedāvāts maģiskām īpašībām, vai domā, ka tam ir jāpalīdz, vai ka tas ir noskatīts, vai kāds to ir teicis, ka tam ir jāpalīdz un tas tā strādā.
Tā kā tas varēja būt arī uz pusi, arī uz laimi vai uz tādā veidā. Kā paveicās ar farmaceitu, vai ne? Noteikti, pilnīgi noteikti. Cik viņš bijis profesionāls, zinošs un kvalificēts. Ilze, es gribu jautāt, kāpēc cilvēkiem vispār vajadzētu zināt par farmācijas nozīmīgākajiem atklājumiem? Jo mūsdienās tieši šie medicīnas un farmācijas sasniegumi un atklājumi ir nodrošinājuši mums šo kvalitatīvāku un garāku dzīvi. Ir plašas iespējas gan diagnosticēt, gan ārstēt saslimšanas, kā arī darboties profilaktiski, lai nepieļautu šīs saslimšanas. Tāpēc tas ir interesanti uzzināt šos faktus, kā tie ir ietekmējuši mūsu dzīvi un ko tie mums ir devuši. Zāles ir viens no veidiem, kā mēs varam ietekmēt savu veselību. Protams, ka ir vēl citi daudzi un dažādi faktori, kas ietekmē mūsu veselību, kā apkārtējā vide, iedzimtība. Un, protams, arī dzīvesveids. Jo tad, kad mēs lietojam zāles, kas mums palīdz, un mēs momentāli jūtam to ietekmi, varbūt mēs nenovērtējam, ka tā nav bijis vienmēr. Jā, protams, ka pirms gadiem 100 šāda veida medikaments droši vien nebija pieejams. Kas ir tās lietas, kuras mēs šobrīd uzskatām paši par sevi saprotamas, bet pirms kāda brīža par tādām neviens pat nebija dzirdējis? Protams, visnozīmīgākās būs antibiotikas. To atklāšana ir devusi iespēju ārstēt bakteriālas infekcijas. No bakteriālām infekcijām, kā lai saka, saslimstot ar kādu smagu infekciju, tas nenozīmē, ka sekos tālāk. Slikts iznākums, letāls iznākums, jā. Protams, arī vakcīnas. Tās mums ir devušas iespēju pasargāt mūs no infekciju slimībām dažādām, gan bakteriālām, gan vīrusu. Piemēram, poliomielīts, garais klepus, difterija. Tūlīt arī uzsāksim sezonu gripas vakcinācijai. Tā kā tie ir praktiski visi tie līdzekļi, kas mums tagad ir aptiekā ieejot. Pirms kāda laika viņi nebija. Nebija tādi paši par sevi saprotami un pieejami ārstniecībā. Vai arī viņi bija, bet ne, piemēram, te, kur mēs dzīvojam. Jo es atceros padomu laikos, katrs bērns, kurš gāja pie zobārsta, bija absolūtās šausmās, zinot to, ka bez atsāpināšanas ar lēnajiem urviem tur tiks sirups ilgi un dikti. Protams, arī anestēzijas līdzekļi. Tie ir ļāvuši iespēju strādāt ķirurgiem, veikt operācijas. Arī zobārsta apmeklējums, kā jau minējāt, ir daudzreiz patīkamāks. Vai ir kaut kas tāds, kas īstenībā vienmēr vēsturē ir bijis, un mēs joprojām to izmantojam? Protams, tie ir dabas līdzekļi, ārstniecības augi, arī kā šeit muzejā mēs varam redzēt. Tie jau ir tikuši izmantoti jau senatnē, un savu aktualitāti arī mūsdienās nav zaudējuši, jo fitoterapija ir aktuāla arī mūsdienās. Zini, es reizēm tā ar aizdomām skatos, ka tur pilni plaukti ar visādām tēņām un visādām drogām un citām tādām interesantām lietām. Un tu domā, labi, jā, tas droši vien ir profilaksē, bet es nepaļautos tādos smagos gadījumos uz šīm kastītēm. Protams, katram līdzeklim ir sava vieta ārstniecības procesā. Un daļai ārstniecības augu ir pierādīta tā efektivitāte gan zinātniski, gan atkal otra daļa pierādījuma balstās uz šo lietošanas vēsturi, uz veiktajiem novērojumiem. Piemēram, kas ir tāds, ko mēs visi zinātu? Kumelīti mēs noteikti visi zināsim, un kliņģerīti. Un ko viņas dara? Protams, ka tagad aktuāli ir saaugstēšanās. Mēs izmantojam saaugstēšanās simptomu mazināšanai. Kaut vai skalojot kaklu, mēs varam izvēlēties kliņģerītes vai kumelītes uzlējumu. Arī salvijas lapu uzlējums derēs šim nolūkam. Reizēm mēdz teikt, ja tu kārtīgi visu uzvāri, tad tur kārtīgi viss ievelkās. No otras puses, tā domāju, ja tu visu uzvāri, tur jau viss savārās un nekas pāri nepaliek. Arī šīs ārstniecības drogu pagatavošanas metodas ir dažādas. Viens no tiem būs uzlējums, vai otrs ir novārījums. Tā kā šeit ir nianses. Jā. Bet tas ir tajā brīdī, kad tu esi pats sev farmaceits. Vai arī nevajag obligāti būt pašam sev farmaceitam, bet vērts ir aiziet uz aptieku un pakonsultēties ar farmaceitu. Es gribēju ar Elmu uzreiz pakonsultēties, jo Elma ir cilvēks, kurš gatavo zāles pēc pasūtījuma. Jā, tieši tā. Tas ir tas brīdis, kurā es atnāku pie tevis ar recepti, tur ir kaut kādas sastāvdaļas, un tu paskaties un saki, labi, pienāciet rīt, piemēram.
Jā. Ja? Ja mēs runājam par tavu darbu, vispār kā farmācijas jomas jauninājumi ietekmē individuālo medikamentu gatavošanu? Piemēram, pēc individuāla pasūtījuma gatavojot medikamentus, kā farmācijas joma ir mainījusies un attīstījusies? Vai tu esi redzējusi savā darbā šo progresu? Jā, pirmkārt, tas ir ļoti redzams tieši substancēs, ir tajās aktīvajās vielās, ko mēs izmantojam. Jo, ja, teiksim, ieejot tā aptiekā un redzot tās tējiņas un drogas kā tādas, tās var iegādāties, tad tieši zāļu gatavošanā tās nav tik populāras. Tur tiešām var saskaitīt uz abu roku pirkstiem, jo visas tās drogas jau ir pieejamas gan ekstraktos, gan tinktūrās un tam līdzīgi. Vēl, kā jau Ilze minēja, ir nākušas klāt antibiotikas, ļoti daudz antibiotiku, jo tad, kad es sāku strādāt, ja ārsts izrakstīja kādu ziedi, kurš sastāv ar antibiotikas, biežāk mēs izmantojam jau rūpnieciski pagatavotas vai nu tabletītes, vai nu kapsulas, kuras mēs sasmalcinājām un tad pievienojām. Tad tagad ir pieejamas attīrītas jau certificētas substances, kas paplašina savukārt šo te koncentrāciju klāstu, ko mēs varam pagatavot, un zāļu formu klāstu. Tas ir tāds viens. Un otrs ir tieši šīs zāļu formas. Jo agrāk bija pieejams, kas bija pieejams? Ziedas, mikstūras, šķīdumi. Tad tagad tas klāsts, ko mēs varam pagatavot, ir ārkārtīgi milzīgs. Sākot no krēmiem, kas liekas tīri tāda parasta un ikdienišķa lieta, vai ne? Bet zāļu gatavošanā tie krēmi ienākuši ir nesen. Es nezināju, ka tu pēc pasūtījuma gatavo krēmus. Jā, mēs gatavojam gan krēmus, gan gēlus. Tāpat, ja agrāk gatavoja tieši pulverīšus, kurus manuāli salocīja papīrīšos, un tad pacients viņus varēja dzert, tad tagad var pagatavot arī tabletes, var pagatavot arī aptiekā kapsulas. Tāpat zāļu vielas ir iestrādāt gan tušās, gan šampūnos. Un zinu, ka bērnu slimnīca gatavo arī gumiju konfekšu veidā bērniem vai saldējumu veidā, kas ir principā tās zāļu vielas var, ņemot vērā to īpašības, tas ir neizbēgami, var iestrādāt ļoti lielā tādā zāļu vielu klāstā. Kāpēc vispār jāgatavo pēc īpašas receptes zāles? Ir gal galā viss jau pieejams, gatavs. Ir tā, ka pirmkārt lielai daļai pacientu ir alerģijas. Un alerģijas visbiežāk ir no tām palīgvielām, ko pievieno rūpnieciski ražotajām zālēm. Lai viņas nebojājas, ilgāk glabājas. Jā, lai ilgāk glabājas. Un tas ir savā ziņā gan plus, gan mīnus tieši gatavojamajām zālēm. Jo tas derīguma termiņš ir, man liekas, maksimums 3 mēneši. Kopš atvēršanas, kopš izgatavošanas? Kopš izgatavošanas. Un plusus saskatu tajā, ka pacientam ir jādodas atpakaļ pie ārsta. Ārsts var novērtēt, vai šī terapija ir veiksmīga. Varbūt kaut ko vajag mazliet pamainīt. Sastāvdaļu ziņā. Jā, varbūt koncentrāciju vajag pielikt vai kaut ko, kādu aktīvo vielu tieši nomainīt. Un tas nozīmē, ka nevis tur tiešām pacients to pusgadu izlieto krēmu un tikai tad aiziet un uzzina, ka tā terapija nekam nestrādāja, bet var tā menedžēt visu to laiku. Tas sanāk tā kā pirkt gatavas drēbes, un tad bišķiņ šur tur spiež, bišķiņ šur tur par garu, vai arī iet pie šuvēja, kurš precīzi tev piemēra, kā tev dara. Jā, tieši tā. Tieši tā. Elvigam, es gribēju pajautāt tev kā šī muzeja pārstāvim, vispār kāda ir bijusi farmācijas attīstības nozīme cilvēces vēsturē? Jo mēs jau to nenovērtējam. Mums tas vienkārši ir. Mums liekas, tas pats par sevi saprotams, un mēs pat esam sākuši stāstīt, cik tas viss ir garām, un īstenībā vajag visu tikai pat dabisko un imunitāti, un mēs dzīvosim ilgi un laimīgi, kā to darījuši mūsu senči. Kā tur īstenībā ir? Nozīme ir milzīga, protams. Galā farmācija gājusi soli solī ar ārstniecību un ārstiem. Tā, kad ārsts izmeklē cilvēku, kuram ir kāda slimības simptoma, viņš viņam izrakstīs, kādas zālītes lietot. Līdz ar to jādodas pie ārsta, kurš šī zālītes viņam izgatavos un pasniegs. Līdz ar to tā uzreiz ir farmācija. Kā arī mājās, mēs ārstējamies. Un tas viss, kā attīstījies laika gaitā, tas kļuvis specializētāks, koncentrētāks un zinām, kādas vielas palīdz konkrētai simptomam vai slimībai. Tas viss taču ir rezultējis ar to, ka mums ir ilgāks mūžs, ka mums ir veselīgāka dzīve, ka mums var veikt sarežģītākas visādas ķirurģiskas manipulācijas mūsos, ko agrāk vispār nevarēja iedomāties.
Tas pateicoties tam, ka farmācija ir attīstījusies milzīgus soļus spērus no seniem laikiem. Ko tu tiem cilvēkiem saki, kuri saka, jā, bet agrākos laikos tā nebija, paskaties, kā tagad mums te viss ir ķīmisks un mākslīgs, lūk, vajag dzīvot, kā mūsu senči dzīvoja. Ko tas nozīmē? Ka viņiem nav īsti izpratne, kā senči dzīvojuši. Jo toreiz nedzīvoja ne tik ilgi, ne tik kvalitīvi kā mūsdienās. Un tomēr tas ir liels, pateicoties tam, kad ir tā zinātne attīstījusies ļoti tāli un plaši, mums ir vieglāk un kvalitīvāk dzīvot. Jo nav pagājuši pat ne 100 gadi, kad bērni joprojām mira no difterijas, mammas rokās nosmokot vienkārši, un viņi neko nevar izdarīt, vai ne? Un tāpēc arī agrāk bija jārada vairāk bērnu, jo zināja, ka būs lielāka mirstība un būs lielāks atmirums. Tagad par to vairs nav jāuztraucās. Pagad, tas, ko tu sāsti, ka mūsu senčiem bija daudz bērnu, tāpēc, ka vienkārši daļa nomira nesasniegusi ļoti bieži tas ir viens no faktoriem, jā. Un šobrīd mēs ar farmācijas palīdzību ar to varam mainīt? Tagad ir cilvēki veselīgāki. Tagad katrs bērns sasniedz pilnbriedu un kvalitīvu dzīvi var dzīvot. Labi. Ilz, kādas problēmas var veicināt slikta informētība par zālēm? Jo cilvēks salasās visādas brīnumus internetā, dažādos fórumos, tur ar milzīgu pārliecību kaut ko stāsta. Kas ir tie gadījumi, kurus tu esi redzējis vai dzirdējis, par tādām lielākajām muļķībām varbūt? Turklāt, ne tikai par lietošanu, bet arī par to, kā zāles glabāt. Kādas lielākās kļūdas cilvēki šajā ziņā pieļauj? Jā, mūsdienās tā informācija ir plaši pieejama, bet jāspēj izšķirt, kurš informācijas avots ir uzticams, kurš nē. Un, protams, ka jāuzticas ir speciālistiem, jāuzticas ārstiem, farmaceitiem un vienmēr saslimšanu gadījumā jāvēršas pēc tās medicīniskās palīdzības. Viena no tādām izplatītām problēmām ir šī pašārstēšanās, kad nespeciālists pats cenšas sev uzstādīt šo diagnozi, piemeklēt sev ārstēšanas līdzekļus, lieto gan bezrecepšu medikamentus nepārdomāti, kā arī uzturu bagātinātājus, domājot, ka panāks šo ārstniecisko efektu. Bet vienmēr jāatceras, ka uzturu bagātinātāji tie nav zāles, un ka tie nav paredzēti slimību ārstēšanai. Tās lielākās kļūdas lietošanā, piemēram, ar ko jūs esat redzējuši, dzirdējuši, ko cilvēki dara? Vēl, protams, izpratīta tā problēma ir arī, ja tiek nozīmēti šie ārsta, nozīmētie medikamenti. Bieži vien tas nav viens medikaments, tie ir vairāki medikamenti. Tad, attiecīgi, pacients pats sliktas informētības pēc, vai arī, grūti pateikt, kāda ir tie iemesli, ja? Neusticība var būt šim ārstēšanas procesam, informācijas trūkums. Tad viņš pieņem šo lēmumu vai nelietot šos medikamentus, vai arī tiek mainītas šīs zāļu devas, šis lietošanas režīms, zāļu lietošana, kā saka, tiek pārtraukta. Un līdz ar to šis efekts arī tiek novērots. Es esmu dzirdējis, piemēram, par tām pašām antibiotikām runājot, ka vienalga paliek labāk vai nepaliek labāk, tev vajag izlietot to antibiotiku kurs līdz galam. Tā ir? Antibiotikām ir tā, ka ārsts nozīmē šo ārstēšanās kursu, ir dažādi iemesli, kādēļ tās antibiotikas ir tikušas nozīmētas. Vai tas ir ārstēšanai, retos gadījumos arī profilaktiskos nolīkos tiek nozīmētas antibiotikas. Un tad tiešām ir svarīgi ievērot šo ārstēšanās ilgumu un uz savu galvu nepārtraukt. Tas nekas, ka varbūt veselības stāvoklis ir uzlabojies, bet zāļu lietošanas kurs nav pabeigts. Vai tas ir kaut kādā veidā arī saistīts ar mūsdienu to fenomenu, ka tā baktēriju rezistence palielinās un faktiski kļūt ar vien mazāk un mazāk tādu zāļu, ar ko var visu noklupēt? Protams, ka antibiotikas ir mūsu rīcībā, lai ārstētu infekciju saslimšanas, bet tas arī uzliek mums atbildību tās lietot pārdomāti un racionāli pēc vajadzības. Jo vēl joprojām antibiotikas tiek lietotas nepārdomāti, nevajadzīgi. Daudzos gadījumos, kad varētu iztikt bez antibiotiku nozīmēšanas. Vispār runājot par tādām svarīgākajām lietām, kas šobrīd farmācijā ir. Kas ir tie svarīgākie atklājumi, kas farmācijas vēsturē ir bijuši? Un, Elvika, tas ir jautājums arī tev. Kas jūsuprāt, ir tie svarīgākie pavērsieni farmācijā laika gaitā? Mēs runājām par antibiotiku atklāšanu. Jā, protams, viennozīmīgi tās ir antibiotikas, tā ir vakcinācija, arī šie
narkozes līdzekļi, anestezējas līdzekļi. Elvīga, tavuprāt, farmācijas vēsturē, kas ir tādi nozīmīgākie pagrieziena punkti? Nu, būtībā lielākos jau minēja. Tas ir tas, ka mēs varam ārstēt visādas infekcijas ar antibiotikām, kad vēsturiski varētu būt arī spirts, cik ļoti daudz ir izmantots plašo joprojām. Galu galā no sākuma jau viņš nebija tik koncentrēts. Viņi atklāja, ka fermentējot, pēc tam izdalot to spirtu atsevišķi. Nu, arī vielas, kas ir lietotas kā ārstniecības līdzekļi, ka vienkārši pēc tam kļuvuši spēcīgāk, tas pašas aspirīns, piemēram, kas ir nācis no vītoliem, ko jau izmantoja senajā Eģiptē. Tā kā, pagrieziena punkti daudz un dažādi bijuši, atkarībā kurā skatpunktā skatās uz viņiem. Vēl viens jautājums man būtu Elmai. Kas ir tas, kas tavā darbā pēdējā laikā ir mainījies? Vai cilvēki kaut ko vairāk pieprasa, vai ārsti kaut kā citādi lietas izraksta, vai kaut kāds pamainījies skatījums uz to, vai paradumi? Vai cilvēki biežāk, piemēram, nāk pie tevis ar receptēm, vai retāk un pērk gatavus medikamentus? Es gribētu teikt, ka biežāk, jo pirmkārt, mēs iepriekš pieskārāmies arī tai tēmai, kāpēc gatavot, ja ir tās rūpnieciskās zāles pieejamas. Es jau minēju par tām alerģijām, bet otrs faktors ir tāds, ka bieži vien, ja rūpnieciski gatavotas zāles nav pieejamas, to ražošana ir pārtraukta vai vispār vai uz kādu brīdi. Kā tas bija pagājušajā ziemā, piemēram, ar antibiotikām bērniem, ibuprofēnu suspensijām, paracetamolu. Tad šī zāļu gatavošana nāk talkā, lai neatstātu bērniņus bez terapijas, mēs varam to visu pagatavot. Ja cilvēkam saka, kas šobrīd nav nopērkams tas un tas, tad viņš var mēģināt tikt pie receptes un doties pie tevis. Jā, jo ja ir pieejamas izēvielas, tad lielākoties visu mēs varam pagatavot. Vēl cilvēki arī domā, ka vīrusu saslimšanas arī varētu ārstēt ar antibiotikām. Tā tas ir vai nav? Tā tas nav. Vienīgie tai vīrusu infekcijai pievienojas kāda bakteriāla infekcija. Vai šobrīd mums ir vispār zāles pret vīrusu saslimšanām, ja neskaita vakcīnas? Atkarībā kāda vīrusu saslimšana. Tātad ir varianti. Ir noteikti varianti. Elvīga, vai tev vēsturē, vai tev padomā ir kāds stāsts par kādu brīnumainu atgadījumu vai atklājumu, kā mēs esam tikuši pie kāda no medikamentiem vai kādas no sastāvdaļām? Jā, man ļoti fascinē, kā ir penicilīns atklāts, ko plaši izmanto. Jau no 40. gadiem, bet ideja tāda, ka viņi atklāja pavisam nejauši. Tātad 1928. gadā Aleksandrs Flemings gatavoja stafilokoku kaut kādas paraugus un bija aizbrauc atvaļinājumā, ja nemaldos, un atbrauc atpakaļ un skatās, ka vienā no viņa sagatavotajām tiem paraugiem tur ir puvuma sēnīte. Un viņa apkārt ir pilnīgi tukša vieta, kur nekas nav inficēts. Viņi sāk pētīt, izrādās, ka jā, kad šīm puvuma sēnītēm, tam penicilīnam ir tā spēja radīt šo vidi, kur nevar vairoties tās sliktās vielas. Un tad viņš sāk viņu pētīt. Cilvēki bija skeptiski no sākuma. Viņš centās viņu pavairot ļoti minimālā. To puvumu sēnīti. Jā, lai penicilīnu dabūtu laukā. Bet nevarēja tik viegli viņu pavairot. Un viņi mēģināja citi cilvēki, un tas rezultāti bija ļoti tādi, švaki. Bet vēlāk tad cilvēki atkal viņu cēla augšā šo pētījumu un saprata, ka tas reāli var palīdzēt. Pirmie pētījumi uz suņiem, ja nemaldos, vai žurkām, bija ļoti sekmīgi, un tad sāk arī cilvēki mēģināt. Un arī tas palīdzēja. Tas arī tas kurios, ka cilvēkam, kuram bija stādījis rozes, bija sagriezis savu vaigu, un tur sāka infekcija. Tā kā līdz šim nekas pret to infekciju nevarēja palīdzēt, viņš būtībā mirst nost, tad viņam deva tos agrīnos penicilīnu paveidus. Un arī reāli palīdzēja, bet tā kā kurš nebija iziet līdz galam, un tas penicilīns nebija tik daudz sagatavots, diemžēl beidzās letāli. Var sakot, mīļie cilvēki, brauciet atvaļinājumā. Protams, ka jābūt atvaļinājumā, bet dažkārt tas rezultējas ar sasniegumiem zinātnē. Fantastiski. Palūkojamies nedaudz nākotnē. Elvis gribēja jautāt, kas ir tavā tāda nākotnes perspektīva? Kā tu kā farmaceite pati rūpējies, lai tu būtu lietas kursā visu laiku, lai tu droši zinātu, ka tagad mums ir pieejams tas un tagad ir pieejams tas un nepalaist kaut ko garām? Farmācija ir tā nozara, kur regulāri ir jāizglītojās, regulāri jāiet gan uz semināriem, jālasa lekcijas, zinātniskā literatūra, jo
Jo katru gadu Eiropas zāļu aģentūra reģistrē 30 līdz 50 jaunas zāļu vielas. Katru gadu? Katru gadu. Tās ir vielas, tās pat nav konkrētas zāles. Tās ir vielas, kuras izmanto attiecīgi medikamentu ražošanā. Es saprotu, ka tur iekšā gan ir viela, gan jau arī reāls zāles. Bet tas nav jādara ārstiem, lai viņi mācās, viņi tev uzraksta receptē, kas tev jāuzjauc, tu paņem un uzjauc. Jā, bet mums jau ir jāzina, ko mēs varam uzjaukt, kādas ir tās vielas īpašības, ko mēs varam jaukt kopā, un arī, lai mēs varētu konsultēt pacientu. Tu esi tas cilvēks ar to gala atbildību par to, kas tur beigās sanāk. Jā, noteikti, lai būtu viendabīgas, lai būtu efektīvas, lai tur kaut kā neizdalās ūdens vai neskrāpē ādu. Farmaceits ir tas, kas vēlreiz pārbauda, vai to, ko ārsts ir izrakstījis, tas reāli ir iespējams. Ilze, skatoties nākotnē, kas ir tās zāles, ko mēs ļoti, ļoti gaidām, un vai mums ir cerības tās sagaidīt? Pēc būtības jau jebkurā tādā medicīnas disciplīnā jauni medikamenti ir gaidīti un vēlami, īpaši, lai tie būtu kvalitatīvi, droši un arī izmaksu ziņā pieejami gan pacientam, gan arī veselības aprūpes sistēmai. Tiem būtu mazāk blakus parādību, tie būtu ērtāk un vienkāršāk lietojami, ar to efektīvāku ārstniecības iznākumu. Ir kaut kas tāds, ko mēs tomēr varam gaidīt un nesagaidīt. Nav variantu. Ilgstoši jau tiek meklēts un tā arī nav atrasts. Pētniecība tomēr krietni ir pavirzījusies uz priekšu. Kā saka, jebkurā medicīnas jomā, jebkuras slimības ārstēšanai, mēs tomēr ceram sagaidīt to medikamentu, kas spēs izārstēt šo saslimšanu. Protams, tā aktualitāte ir uz onkoloģisko slimību ārstēšanu, uz bērniem piemērotām zāļu formām, lai būtu vieglāka bērnu ārstēšana. Kā arī, protams, kvalitatīvāki un efektīvāki medikamenti. Es domāju, Elviks mans liecinieks, kad es teikšu, ka sen atpakaļ mums noteikti nebija pat nojausmas, ka mēs varēsim ar medikamentiem ārstēt dažādas slimības, un vēsture pierāda, ka tas tomēr ir noticis. Protams, noteikti. Pirmkārt, gribu pateikt paldies šodienas sarunas dalībniekiem, Beno aptiekas farmacētēm Ilzei Priedniecei un Elmai Grīnhofai. Paldies! Un farmācijas muzeja speciālistam Elvigam Kabucim, kas ir mūsu šīs dienas namatēvs. Paldies! Un atgādinājums, mīļie skatītāji, Beno zāļu enciklopēdijas projekta informāciju par nozīmīgiem farmācijas atklājumiem un vēsturi jūs noteikti varat meklēt Beno aptiekas kanālos, sociālajos tīklos un arī Beno LV blogu sadaļā. Un mēs pie šīs sarunas atgriezīsimies, lai atgādinātu, ka tas ceļš nav bijis nemaz tik vienkāršs, bet ka mums ir cerības, ka nākotnē farmācijā pilnīgi noteikti būs atkal jauni atklājumi, kas mūsu dzīvi padarīs veselīgāku, drošāku un mierīgāku.